karuseļu krēslos mums ir no tālās Vaņodas Zigmunds Mickus. Čau, Zigi! Čau! Tad nākamo krēslu iekārtojies ļoti ērti. Egila čipsi un viss pārējie pričindāļi sagatavoti. Ir. Un arī Renārs mums ir klāt, kā sacensību eksperts. Čau, Renār. Tu ko nevelkam baigi garo, sākam. Un iepriekšējā mēnešā es gribētu teikt, ka viens no lielākiem notikumiem bija Olimpiskā diena, kas notika 26. septembrī. Tie, kas seko aktīvi līdzi, tie zina, ka Olimpiskās dienas galvenā tēma bija iepazīsties mini-handbols. Un mūsu viens no mini-handbola projekta vadītājiem Zigis Mickus, kas ir Vaņodas pilsētā un reģionā novadā. Zigi, pastāsti, kas notika pie jums Olimpiskajā dienā, ko darījāt, kas bija iesaistīti un kā pasākums izdevās? Sveiki visiem! Olimpiskā diena jau sākās tāpat kā visos novados, visos Olimpiskās dienas punktos, visu Latviju ar kopīgo līdzi. Toreiz lielāku uzsvaru likām uz to, ka tieši mini-handbolu iepazīstināt tos bērnus, kas nekad nav saskārušies vispār ar handbolu. Tāpēc izvēlējos internetu pamatskolas bērnus, kas ir bērni no sociālā riska ģimenēm un tā tālāk, visādām problēmām, un norganizēja viņiem mini-handbolu turnīru. Kopumā 11 komandas, jauktās komandas, bērniem ļoti patika, tika saskatīti arī daži materiāli profesionālai ievirzēji tieši handbolā, daži kreiļi, daži spēcīgi puikas. Un skolas vadība, internāta pamatskolas vadība izteica vēlēšanās arī uz halli, tieši izskatos halli, vēl kādreiz uzorganizēt kaut ko līdzīgu turnīru. Tas nozīmē, ka pie jums pasākums ir izdevies un mini-handbols visiem patīk un arī priekš savas profesionālās ievirzes tu esi noskatījis pāris talantus, kurus ir vērts uzaicināt tālākiem treniņiem. Nu ko, jāsacina, ka viss ir izdevies. Mini-handbols ir foršs, par to pārliecinājās arī jūsu novadā un reģionā, kur handbols nav svešs sporta veids, viens no vadošajiem, jā, Zigi? Vadošais. Vadošais. Es atvainojos. Vadošais. Egils skatos, Egils mums ir nepacietībā gaida, lai tiktu pie vārda. Čau vēlreiz, Egil. Tu arī esi viens no mini-handbola projektu vadītājiem Dobelēs pilsētā un Dobeles reģionā. Stāsti, ko esat sastrādājuši Olimpiskajā dienā pie sevis? Pirmais gribu apsveikt visus ar Olimpisko dienu. Es uzskatu, tas ir liels ieguvums visiem handbola draugiem. Tas vērienīgs pasākums. Pa Dobeli, kas notika Dobelē, uzorganizēja pasākumu mini-handbola. Piedalījās pirmās 5 klasītes. Galstiņas traucē. Pirmās 5 klasītes piedalījās dalīt 3 grupās. 1, 3 jauka, 4, 5 zēna, 4, 5 meitenes. Sanāca, ka kopā bija pāris 100 dalībnieku, 7 komandas 1. un 3. klasē, 7, 4. un 5. zēniem un 4 komandas 4. un 5. meitenēm. Vēl pa starplaikiem, lai nebūtu tā, ka lieka sēdēšana, kad viena spēlē uzorganizē tādu tā kā uz lieliem vārtiem uzlikt mērķus un ka meiteni varēja iegūt tā kā saldums, tā kā arī no bērndārs varēja nākt un piesaistīt. Tā kā, gāja visu dienu, vaļā visu mini-handbola aktivitātes. Domāju, pasākums izdevies. Super. Facebookā bija redzams tevis izveidots video no šī pasākuma. Pats taisīja? Jā, es paralēli sākumā nesenācu pafilmēt, jo sākumā, kā jau katrā turnīrā sākumā stresiņš, domāju, vai paspējuši vai nepaspējuši, kad sarakstīju tabuliņu. Beigās jau paralēli sāku filmēt un izveidoju beigās video tā, lai viss redz, kas noticis. Jā.
Manuprāt, ļoti feins video, kur varēja redzēt bērnu emocijas. Jā, tieši tas arī patīk. Bērnu laikā tur jā. Tu minēji, ka starplaikos bija arī šī siena, kur varēja mest pa stūriem, ja? Kuri bija tie līderi, tie, kas jau ir spēlējuši handbolu, tie bija precīzākie metēji, vai tie, kas pirmoreiz to darīja? Tur bija tā interesanti, ka tie, kas gribēja tās konflikts, meta, bet pārējie tie, kas nevarēja trāpīt, tie vairāk līd trim stūriem iekšā, un tie bumbas ārā beigās sanāca tā, ka vārti bija pilni aiz tā mērķa, un sanāca, ka trāpīja bez mazliet pa cilvēkiem. Bet, es uzskatu, ka visi varēja trāpīt. Tika pieļauts ar ripini papakšiem stūriem, lai visi tomēr tās konflikts dabūna, nav tā, ka tikai tie, kas var trāpīt, tie dabūna konflikts. Tad ļoti demokrātiski tu atļauj izpausties bērniem. Pats arī pie kādām konfliktēm tiki, ja nē? Starp 4. un 5. spēli, laikam, aizgāja. Ar 3. mēģināju pats, kad trāpīt. Ar 3? Jā. Šitos vajadzēja teikt, vai arī vajadzēja teikt, ka ar 1. trāpīju vispār trāpīt. Pārslēdamies pie Renāra. Renārs bija Jaunpils skolā kā olimpiskās dienas vēstnesis. Renāri, pastāst par saviem iespējiem. Grandios pasākums visā Latvijā handbola tēma, kā Jaunpilī norisinājās viss un par savām olimpiskā vēstneša gaitām. Kas bija jādara, kas bērnus interesēja vai sporta skolotājus? Jā, es biju izbraukumā, bija prieks, kad sanāca izrauties no Rīgas un Jaunpilī. Varbūt nav tas handbola tenders, ko mēs iezīmējam savā ģeogrāfijā vērun Latviju. Bet tas bija tiešām kārtējs apliecinājums man, kā arī sporta funkcionāram, kad jebkurā skolā, jebkurā pilsētā aizbraucot bērniem ir radīts šīs iespējas, viņi grib sportot, viņi nekautrējās no tā un visi piedalījās fiziskās aktivitātēs. Paralēli, protams, bija mans, kā teikt, tikšanās ar visu skolas bērniem, es ar viņiem dalījos savā pieredzē no Pekinas olimpiādas un arī piedalījāmies svinīgajā šajā te pasākumā karogu pacelšanā un arī vēroju, kā pilnīgi visi skolas bērni vingroja, rīt vingroja. Protams, tam bija arī šīs te fiziskās aktivitātes, kur arī bija mini-handbola elementi ietverti iekšā kā viena no sastāvdaļām. Un priecēja arī kultūras pasākums, kas bija varbūt ne tieši saistībā tikai ar mini-handbolu, ja, bet vispār ar šo olimpisko dienu. Droši vien esat pamanījuši arī YouTube un visos mūsu sociālajos tīklos ir jauns video par mini-handbolu. Kā gada laikā esam auguši. Egil, vai tu esi redzējis šo video? Esmu, jā. Tavi iespējas šo video. Manuprāt, kad ļoti spilgti parāda, kāds darbs ir kādu darbu mēs visi kopā esam ieguldījuši un rezultāts ir pietiekami ievērojams. Jā, es uzskatu, ka tur īsti video ir tajā laikziņā īsi, bet viņš ir tāds ļoti apkopojošs. Tur gan pamācība, kā spēlēt, gan rādīts, kas ir darīts, kādu pasākumu notikuši. Cilvēku domas ir mini-handbolu tāds aptverošs. Zināmais jautājums par mini-handbolu runājot, tālākās aktivitātes pie tevis, pie jums reģionā, varbūt kādā novadā esat kaut ko plānojuši braukt, rādīt, iepazīstināt. Liepājā bija seminārs par mini-handbolu tēmu, kur piedalījās vairāk kā 70 cilvēki, ja? Jā, piedalījās tas izglītība iestāžu skolotāji plus Liepājas universitātes sporta dēļ skolu. Tāda lielākā, kas tiek plānot, ir blakus novadā, Priekulas novadā, kur oktobra beigās notiks mini-handbola turnīrs 5 Priekulas novada skolām, 4 pamatskolām, vienai vidusskolai, sporta halē. Ir panākt vienošanās jau ar pašvaldību, par balvām, par visām aktivitātēm tās dienas garumā un centīšos no savas puses iesaistīt
arī puiši, kas trenējās jau sporta skolā, handbolu, ir tā 3. gadā dzimušas kā paraugus, kā paraugu demonstrējums mini handbolu spēlei, noteikumiem, iesildīšanās. Ja bērni, kas nekad nav nodarbojušies ar mini handbolu, varēs arī uzdot viņiem jautājumus, kādas emocijas viņi būs, trenējoties handbolu un pārējot mini handbolu uz klasisko handbolu. Es ceru, ka tas pasākums mums izdodas apmierināt. Svarīgi jau bērni būtu apmierināt. Super, tātad gaidām jaunums no jūsu puses par visu aktuālo, ne tikai mini handbolā, bet arī handbolā kopumā atgādina ir handball.lv un sociālie. Twitterīts, Facebooks, draugiem LV. Varam ķerties klāt pie nākamās tēmas, kas mums ir Latvijas čempionāts, kas ir sācies septembra beigu daļā. Ir aizvadīts pirmās spēles, ir pirmie pārsteigumi, kā raksta prese. Vaņodas komanda, kas sagādājusi ir, kā prese raksta, pārsteigumu. Nezinu, kam tas ir pārsteigums, kam nav. Pēc pirmās spēles Ludzā, kas tika diezgan pārliecinoši atzīta Ludzas komandas pārākums, mājās Vaņodas handbolisti uzveica, domāju, ka viens no šīs sezonas favorītiem. Noteikti pieskaitām pie favorīta pulka Celtnieks handbolists. Zigi, vai pēc Ludzas spēles bija izmaiņas gatavošanās procesā, kad tik rasa rezultātu maiņa? Neviens fiziski netika ietekmēts. Bet kā redzēja, neredzēja, tā piedzēja uz vietas. Komanda vienkārši spēlēja pavisam citādāk un to spējām papildināt visu labāko sastāvu. Diemžēl tas izlaikums spēles tā ikā ir darbs, mācības. Mums vēl sanāca, protams, ceļš un tā tālāk, bet tā jau ir vēsture, to vairs īpaši neatceros un negribu atcerēties ar spēli, jo varējām labāk nospēlēt, bet mājas spēles šeit bija tas arī variants palīdz, it kā Sienas? Sienas, jā, ne jau sievas. Sievas vai sienas? Abas. Vienkārši koncentrēties 100% un, protams, sensācija, jo mēs arī pagājuši gadu diezgan labi spēlējām ar vienu spēli. Bet interesants, kas kādreiz pazaudē punktus pret komandām, kas nav tik liela favorīta. Tas liecina par to, ka tas nav pēdējais pārsteigums. Gribētos, lai tā arī būtu, ka no Vaņodas komandas tas nebija pēdējais pārsteigums. Tas, laikam, bija Mājiens Egīlam, jā, kā Tenaks Dobels spēlētājiem. Tā tas bija domāts, jā? Nē, tas nebija tāds uzbrauciens. Labi. Mēs spēlējām, lai sagādātu pārsteigumu. Tas mums tas visiem padara čempionātu tikai interesantāku un baudāmāku, es domāju. Bet runājot par pārsteigumiem, mums vēl viens pārsteigums it kā ir bijis arī šajā pašā kārtā, kur ASKLU komanda mājās savā laukumā uzveica Latgoles komandu, ja, kuru pirms šīs spēles, domāju, ka par favorītiem daudz uzskatīja Latgoles komandu tieši. Tā kā sezona solās būt interesanti, un ja ieskatās tabulā, tad šī brīža situācija, protams, Tenaks ir uz šodien pirmajā vietā, bet pārējie ir sadalījuši punktus ļoti līdzīgi. Egīl, par Tenaksu runājot, jums 2 spēles, 2 uzvaras, pārliecinoši. Sniegums izskatās labs, skriena daudz un ātri. Pastāsti,
kad jūs jau esat sākuši gatavoties sezonai, jo šajā brīdī izskatās, ka jūs esat fiziski ļoti labi sagatavojušies? Tā, pa sagatavošanās posmu ilgi, kā saka, uz lauriem negulējām. Uzreiz sākām gatavoties, uzreiz man liekas, pēc mēnesis bijis. Jā, jūlijā jau sākām pamazām gatavoties, uzreiz negāzām virsū nenormālākos apjomus, fizisko, protams, bet, pamazām ar mazām slodzītēm, kā paaugstinājām intensitāti. Un pirms pirmā turnīra, kas bija pirmais turnīrs Klaipēdā, 2 nedēļas laikam. Nē, mēs šogad mainījām, mēs šogad katru trešdienu likām iekšā bumbas, ne tikai fizisko sagatavotību. Tā trenējāmies, kāds rezultāts ir? Manuprāt, rezultāts uz šodien ir, jūs varat būt apmierināti ar to, ko rādat, ar to, kā spēlēt. Par personīgo sniegumu spēlēs 15 vārti. Dalīt otrā vieta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā uz šodienu. Tas ir tikai čempionāta sākums. Tas ir tikai sākums? Tas nozīmē, ka būs vēl labāk un vēl vairāk vārti tavā izpildījumā. Jā. Tas bija mājiens visiem komandas biedriem, kas skatīsies karuseli numur 2, lai vēl vairāk piespēles tev dot. Jā, apmēram, jā. Es tā saprotu, ka jums mērķis Latvijas čempionātā ir tikai viens nemainīgs, tāds kā iepriekšējā nedēļa, jā? Tā izskatās, jā, soļiem lēnām. Tā izskatās lēniem soļiem. Viss, jā, soļiem, jā. Nu ko, es tad pārslēdzoties pie Zigmunda, pie Ziga, novēlu tev savu vēlējumu par pārsteigumiem piepildīt, ja? kas bija laikam Egīlam ar domāts un visiem pārējiem mūsu handbola draugiem, kas spēlē virslīgā. Renārs mums kādu brītiņu klusē. Mums oktobra beigas solās būt karstas, jo sākas vīriešu izlases Eiropas čempionāta 2016. gada kvalifikācijas spēles. Renāri, kāda jaunuma izlases nometnē? Pirmā spēle Zviedrijā izbraukumā, kā jau iepriekšējā karuselī apspriedām. Varētu nedaudz mūs apdeitot ar jaunāko informāciju no izlases nometnes. Varbūt ir kas interesants, ko var pastāstīt tā? Tieši tā, es gribētu šo tematu papildināt saistībā ar Latvijas čempionātu, ko mēs tikko runājām. Es arī atsaucoties uz to Twitter kontu, kas parādīja Latvijas čempionātu tabulu. Ja, no manas puses būtu vēlme, ka šī situācija tabulā saglabātos līdzvērtīgi daudz labas komandas, kuru rezultātā mēs varētu arī priekš Latvijas izlases sagatavot spēlētājus arī vairāk šeit pat uz vietai. Ja nemaldos, pāris gadus atpakaļ, tā godīgi sakot, bija grūti atrast spēlētājus, kurus piesaistīt nacionāla izlasē. Es domāju par to sacensībām, jau arī beigās Latvijas izlasē jāizved. Tāpēc arī skatoties pašlaik, piemēram, uz Dobeles komandu, jā, nevelti viņi atrodas pirmajā vietā, un arī kandidātu sarakstā nevelti mēs redzam, ka no Dobeles ir vairāk spēlētāji. Tā korelācija vai tās pienesums, ko komanda atrodoties pirmajā vietā, arī ir loģiska, un mēs varam cerēt, ka Dobeles spēlētāji būtu viena no tiem, kas pašmāju klubiem dos vislielāko pienesumu. Renāri, var ielikt ar jautājumu pa vidu, ja? Jautājums, vai viens no mūsu šīs dienas karuseļa dalībniekiem, kas ir Egīls, varbūt tu vari pačukstēt, viņš arī ir kandidāts sarakstā? Jā, es gribēju līdz Egīlam arī tikt, un es pasteidzos. Paturpinot to hierarhiju, kas ir par klubiem, ja, kad mums ir valsts stiprākā komanda un arī komanda varbūt, kas tikko apliecināja, kas ir Vaņoda, ASK, kurus mēs it kā neuzskatām par favorītiem, bet viņi apspēlē favorītiem. Tā lai nesakoties, bet arī šajās komandās ir potenciāli spēlētāji, kuri uz doto brīdi varbūt viņi nav Latvijas izlases spēlētāji, bet viņi ar savu spēli, ar savu kvalifikāciju varētu šo lietu pierādīt. Jā, protams, ir otrs jautājums, kad mums viņus pārbaudīt, vai viņi tiešām atbilst šeit izlasē. Un tāpēc arī viens no mūsu karuseļa dalībniekiem, Egīls Politers, viņš ar savu darbu, ar savu attieksmi pēdējās sezonas laikā spilgti parādījis, ka tas zvans ir nozvanījis. Viņam ir jāiet
laukumā ne tikai Tenakas komandas sastāvā, bet arī izlases komandas sastāvā. Un beigās mēs redzēsim arī Egilu kā spēlētāju, kurš zem Latvijas karoga darīs lielas lietas izlasē. Tas, Egīl, tu dzirdēji Renāru uzrunu, tas nozīmē, ka zvans ir nozvanījis un tev gāze grīdā un jātrenējās divtik, lai tiktu sastāvā izlases un rādītu tikpat labu un vēl labāku sniegumu, kā tu šobrīd demonstrē Latvijas čempionātā. Jā, pēc 3 stundām treniņš tev jāsāk. Tad tu pēc šī raidījuma varēs jau iet sākt pakot somas un gatavoties. Jā. Nu ko, esam ātrumā izskrējuši cauri. Pēdējie vārdi, kā arī iepriekšējā raidījumā, kā sākām ceļa vārdi noslēgumam. Zigi, vārds tev, visu, ko vēlies, vari teikt. Handbolam, handbola sabiedrībai īso uzrunu. Čempionāts sācies ar pārsteigumiem, kā lasām. Lai čempionāts rulē, lai skatītājiem interesanti, lai spēlētāji bez traumām un treneriem savaldību. Un, protams, atskatoties uz citu pakāpi, arī mini-handbols lai rulē. Un, ja būs mini-handbols, tad tur būs nacionālā izlase. Lai veicās visam. Paldies, Egil. Tavs īstais novēlējums, ceļa vārdi vēl pirms došanās uz treniņu. Tev motivācijai šodien... Teikšu īsi, par lielu handbolu, lai šī handbola ģimene vēl vairāk palielinās, jāsaka. Ar visiem šiem pasākumiem visu. Jā. Super, Egil, paldies. Renārs mums šodien ir daudz izrunājies, viņam vārdu nedosim, piedod, Renāri. Es otrā karuseļa noslēgumā vēl pāris lietas. Kā jau iepriekšējā raidījumā minēju, tad izmantojiet sociālos, lai uzdotu jūs interesējošos jautājumus, par ko tad mums šeit runāt, ko jūs gribētu dzirdēt, kas jūs interesētu. Twitters, Facebooks, e-pasts, info@handball.lv. Droši nekautrējieties. Nākamais pašiem jaunākajiem mūsu mini-handbolistiem un handbolistiem esiet uzmanīgi, sekojiet līdzi. Drīzumā būs gaisā konkursiņš. Tie, kas seko mini-handbolam līdzi, šobrīd es esmu pavērsis kameru savu krūšu virzienā, kur var redzēt šo mini-handbola logo, kurš, diemžēl, mums gadu ir nodzīvojis bez vārda. Tad, lūk, pašiem mazākajiem drīz būs jauns konkursiņš, kurš būs Feinas balvas. Sekojiet līdzi, drīzumā būs informācija. Vēl par mini-handbolu. Mums mini-handbolu projektam ir pievienojušies jauni draugi, atbalstītāji, kas ir žurnāls Ilustrētā junioriem. Rekur. Hop. Šādi te viņi izskatās. Oktobra numurā ir raksts par mini-handbolu, kas tas ir, ko viņš dara un ko viņš ēd. Tā kā jauniešiem ir vēl viena vieta, kur smelties zināšanas par mini-handbolu. Lūk, un pirms izlašu spēlēm handbola karuseles būs arī speciāli izlaidums, kur pieslēgsimies izlasē, kas atradīsies jau droši jau Zviedrijā. Un tur pratināsim ne tikai Renāru kā izlašu galveno lielāko speciālistu, bet arī mūsu zvaigznes lielās, kas būs jau Zviedrijā. Un tad gaidiet arī šo, domāju, ka nedēļu pirms mājas spēles Dobelē. Tas īsumā bija viss. Handbola karuseles numur 2 ir noslēdzies. Paldies, kungi, par dalību, ka atradāt laiku, lai pieslēgtos. Super, turpinam strādāt. Mini-handbols un handbols rullē. Tiekamies nākamajā raidījumā. Atā, čau visiem! Čau!